Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien būs tāda īsā sērija, kā jau es jums solīju. Darbs ar BMW notiek. Sanācis brīdis, reku atnācis degvielas sūknis. Atnācis vēl viens štrundiņš. Šeit degvielas vāka vāciņš. Jā, tas ir apmainīts, jo tur stāvēja kaut kāds tāds diezgan ķīniešu parodija. Tagad nodarbojamies ar to, ka mēģinam noņemt nost to veco pumpi. Jo tomēr viņi pagaidām jālec, bet nav tā, ka baigi pārliecinoši. Sēdekli jau izņēmām. Viens draugs tur ņemās ar bagāžnieku. Reku mēs ar īpašnieku jau esam salonā, te kruķiem nedaudz jau palēnam vaļā. Tā kā nekas te baigi grūts nav, atskrūvējam šito ten vāku, to vāku. Tur nekas tāds, atslēgu uz 10 un viss ir ok. Tātad baigi es te kaut ko nefilmēšos. Mēģinam dabūt vaļā to riņķi. Viss jau, protams, uzreiz ir degvielā. Joprojām vēl ir nedaudz bažas par to schematehniku, kā viņš ir uzbūvēts. Jo šito mēs nemainīsim, bet tas ir ķipa galvenais pumpis. Un pēc idejas padevē bija no turienes, ja es pareizi atceros. Kaut kā tā. Tātad atklājās viena tāda interesanta štelīte. Tas ir tas, ko mēs tikko dabūjām no liešiem, ko viņi norādīja kā dīzeli. 160 kW, kaut arī viņš pēc numuriem mečojas kā benzīnnieks. Un šis ir dīzels, tas, kas stāv aiz vietas. Secināti viss komplekts mums ir no benzīnnieka. Kaut arī it kā viņi tādi 50 uz 50 identiski, šis ir benzīnnieka. Bet tomēr kaut kā riskēt baigi negribās un plusā pēc izmēra, tas izskat viņi dažādi. Tā kā tagad mēģinām kaut ko domājam, leiši mūs apčakrēt, tā kā jums būs pieredze mūsējā, ko ņemt vērā. Nākamreiz, kad jūs kaut ko sūtat no leišiem, visa degvielā. Tā kā, ja jūs kaut ko sūtat, tad lūdzu uzmanīgāk un ņemat vērā to, kad viņi mēdz čakarēt. Kā var redzēt pēc šī kadra, ka mūsu izdevums nesanāca. Pumpis tomēr ir nepareizais, tā kā mēs tagad brauksim uz kaut kādu tur rezerves daļu veikalu. Tā teikt, razborku. Pakaļ jaunam sūknim. Un ceru, ka viss aizies. Ceru, ka tomēr problēma ir tanī, jo tas nedaudz ir ar pirkstu gaisā. Un nav līdz galam pārliecināts. Vēl kaut kādā veidā to veco jauno sūkni, kas jau ir atsūtīts no leišiem. Viņa vēl kaut kā ir jāatgriež uz Lietuvu atpakaļ, lai nav dabūt atpakaļ. Kaut kā tāds stāsts. Tātad nonācām mēs Olimpijā ceļā uz Bolderāju pakaļ lietotam pumpim. Un nonācām mēs nelielā dilēmā. Jā, man saldējums, jo ārā nežēlīgi karsts jau 30 grādi. Lietots pumpis vai tomēr jauns? Jauns bez webasto sanāks 100 eiro, 110. Un lietots iznāk 50 plusā degvielas Bolderāju. Tā kā, un abi ir bez webasto, tā kā, diemžēl, 61. paliks bez webasto. Tā būs, laikam, tāda neliela maksa, jo webasto pumpis maksā no kaut kādiem 140, turpināt uz 250. Kaut kā kosmiskie cipari pa jaunajiem, lietots pat īsti atrast nevar. Kaut kā tā. Dinamīti, karoši ar šo CS saules darīto. Interesanti fakti no Nila, jauna rubrika. Tātad stundu vēlāk un var redzēt pēc manas nomocītās sejas izteiksmes. Mēs beidzot esam atpakaļ. Piedzīvojums bija ļoti jautrs. Kā jau parasti varēja saprast, 5 dienā pa Rīgu izbraukt ir ļoti jautri. Sekundītes jums kameriņu notīrīšu. Tā laikam būs labāk. Rekur maisiņā mūsu gūms. Īstenībā mēs nedaudz uztaisījām kļūdu, mēs nepačekojām visus konektors, pirms viņu iegādāties. Bet izskatās, ka būs ok. Viena problēma viņam nav webastot, tomēr paņēmām lietot. Tūdā mēģināsim ielikt. Interesanti vēl, cik ilgi tās maka dīzeļa būs mašīnā. Pēc tā, ka visu uzstādīsim, tūdām redzēsim, kā viss būs. Nolīs arī lietus pa visu šo laiku, tur var redzēt, tā kā kaut kā tādos apstākļos strādājam. Kamēr vēl savu servisu neuzbūvējām, čakarējam šitā. Tad pienācās tas etaps, kuru es tā baigi negribēju. Pēc idejas es varēsiet tagad pateikt par to, ka vajadzēja tomēr paņemt kaut kādu stieplīti, vēl kaut ko, un tad ar tās palīdzību to visu izdarīt. Jā, jums taisnība ir. Bet, es viņu vispār nejūtu. Bet, diemžēl, tāda situācija mums ir, mēs mēģinām ar roku. Es nevaru dabūt.
Tātad rezultātā šito mēs ielikām, to mēs ielikām. Nē, esmu pārliecināts par to, cik stipri pieskrojam. Kā var redzēt, tur vēl vats nav pieslēgts un tā fiška no Webasto turpinās karāties. Jā, otrādi. Otrādi mans mīļais draugs. Jā. Secināt vācam kopā, nedaudz tā apvācam, lai varētu pamēģināt piešķelt. Tad, tu mīnusu vadu sākumā pieliec. Tur jau ir viņš kaut cik pieliks, gaisa spīd. Jā, tātad pirmais tests mums ir. Nē, jau pirmā viņš piešķirs. Piešķelsies, ja tu viņiem iedos 3 sekundes. Viņš piepumpē baigi ātri. Nu, kā odziņa, kā sunītis pie kājas, kā teiktu mans YouTube kolēģis. Principā, jā, paliek tikai aplasīt, satīrīt, atgriezt to lietuviešu apčakarienu atpakaļ. Nu, un principā var nobeigt šo sēriju. Sanāca man arī nedaudz ielīst tanī dīzeļdegvielā bākā ar vienu roku, bet nu, mēs tikām diezgan ātri galā. Es pat esmu šokā. Tad savācām visu atpakaļ tā, ka neviens nesapratīs baigi, ka mēs te bijām. Joprojām ir šaubas par to pusi. Tā kā paliek tāds minimums. Vienkārši iecelšu to beņķi atpakaļ. Dabūt ārā to un viss būs čikinē, ka pienāksies nedaudz nobeigt filmēšanu, jo man vajadzēs arī otru roku. Nu, tātad, kā var redzēt, šeit viss ir gatavs. Principā, var teikt, ka šī sērija ir pagalam. Es šoreiz filmēju diezgan dīvaini priekš sevis. Es filmēju ar aizmugurēju kameru. Tāpēc es neredzu, ko es tur baigi filmēju. Tā kā paldies, kad bijāt ar mani, ar mums. Sērija sanāca diezgan īsa, bet piedzīvojuma pilna. Un ceru, ka jums patika. Ja jums patika šāds formāts, kur mēs ņemamies ar Bavārieti, tad, dodiet savus atsauksmes komentāros. Hobā! Sveicināt, dārgie skatītāji! Pēc manas sejas izteiksmes var saprast, ka kaut kas šodien nenotiks saistīts ar mani. Un tā būs pilnīgākā taisnība. Man rokās ir boosteris, un mēs esam atkal nonākuši pie BMW. Viss stāsts turpinās. Domājām, ka toreiz atrisinājām problēmu, bet laikam tomēr nē. Joprojām taisa prātu sadales devējs, jo šobrīd īpašnieks braukā ar 5-litrīgo ūdens pudeli un laista uz viņu katru reizi, kad viņa nedarbinās. Un tagad pēdējā laikā vispār uzvedās tas, ka viņi sāka ēst ārā akumulātoru. Tā kā tūtām brauksim pie elektriķa, uzzināsim, kas un kuru ko. Un tad mēģinās kaut kā to visu risināt, jo šobrīd viņa pa dienu var izrīt ārā līdz 7 voltiem. Visu reiķinoties to, ka akumulators it kā ir ok, un tā nebūtu jābūt. Jā, tā kā tūtām kaut kā risināsim to visu, plusā parādījās no kaut kurienes īpašā kļūda reduset. Šobrīd jā, viņi ir tik stipri nulē, ka pat durvis nevaras vaļā. Pateiktu, ka vajadzēja atstāt bez klēmes, bet bija slinkums. Bija slinkums, jā, Voyagers, tur kā var redzēt, kaut kas notiek. Skaties atslēgu, lai viņi neaizmirst. Tātad, jā, un parādījās tā kļūda par Reduced Power. Tas jau arī nav baigi labi, tā kā tūtām piekurbulēs un tad brauksim pie elektriķa. Tātad, jā, es toreiz, kad viņu pirku, man domās bija, ka tas ir bezjēdzīgi, bet, cik reizes viņš jau ir, gan man palīdzēs, gan reku draugiem, tā kā, principā, tūtām es tā teikšu, kad, tagad var izšķelt. Iedot viņam vēl. Tā tas nebija plānots. Var vēl? Jā. Tā, kaut kas nav labi. Uz doto brīdi viss izskatās šādi. Es sēžu te boosteru mēģinu atdzesēt. BMW mēs tā arī pagaidām nepielaidām, uzlējām uz to daču atkal ūdeni. Varbūt, ka tas līdzēs. Boosteris aizgāja nedaudz pārkarse. Jā, tomēr viņš arī, kā arī būtu mehānisms bez dvēseles, bet tāpat viņam arī ir savs limits. Tā kā viņam ir karsti ārā 27 grādi kā nekā, tā kā sēžam, gaidam. Ceru, ka šitais te nekustamais īpašums kļūs par kustamo. Un viss būs ok. To jau redzēs tūlītām vēlāk. Es ceru, ka šitais beidzot atdzisīs. Tātad mēģinājums numur 3. Liekam klemītes. Klemītes.
Piespiežam podziņu, šito mēs atdzesējam. Davai! Tātad stāsta turpinājumā nedaudz vakarā viss saprāvās. Mēs sapratām, ka mums nav degvielas. Tāpēc šobrīd mēs nodarbojamies ar kanniņām. Laistam. Jā, tā kā mēģinās pieliet šito ten, varbūt, ka tomēr pludiņš nedaudz čakarē prātu. Ka rāda, kad šitais ten, kad it kā bākā vēl ir. Bet īstenībā tā truba ir sausa. Tā kā mēģinās tulītām to visu kanniņa un mēģinās to visu saliet atpakaļ un cerēs, ka tas palīdzēs. Boosteri arī pielādēju. Ja nu gadījumā, tad mums vēl ir iespējami piekļuva pie vadiem. Tā kā, ja boosters mums šodien nepietiks, tad mēs mēģināsim ar vadiem. Bet jā, sākotnējais plāns vispār ir pielaist, lai aizbraukt pie elektriķa. Bet mums tas nesanāca vakar. Tā kā tulītām mēģināsim. Kā var saprast, mums sanāca. Jā, problēma vakar bija degvielā, boosters uzreiz pielaida. Varēja redzēt, kā degvielas burbulīši paiet. 5 litri šoreiz bija pietiekami. Principā viss strādā, būtām brauksim pie elektriķa. Sapratām, kāpēc tas sanāk, tas reduce power. Laikam nekorekti tomēr rāda viens no pludiņiem. Visticamāk, kad tas labais, kur atrodas sūknis. Jo redziet, diezgan daudz. Nevarēja jau būt tā, ka tiešām tās degvielas bija pamaz priekš starta. Tāpēc jātiek galā ar to un jāpaskatās, kur tomēr aiziet elektrība. Tātad ar šādu skatu es jums pateikšu par to, ka mēs tikām pie diagnostikas, sapratām, kur tad kļūda ir tomēr un kas un kā, un tagad izdomājam, ka laikam vajadzētu sākt tomēr no tādām primitīvām lietām kā apkalpošana, plusā beigināsim novērst to devēju kļūdu un iespējams, ka kausimies ar degvielas sistēmu atkal tāpēc, ka viņš rāda pa zemu spiedienu. Varētu būt, ka šoreiz būs problēma tanī, kad ir baigi piesistas degvielas filtrs, jo pumpi mēs mainījām, kā jūs atceraties. Tā kā tūtām interkārā visas detaļiņas savāksim, tad es sarunāju atkal ar savu brīnišķīgo draugu Māri pa servisu, tiksim uz pacēlāju un tad čibināsim saviem spēkiem. Nonācām mēs servisā, sagaidījām mēs savu tādu mini rindu, eļu nolējām, filtru jau apmainījām, tūlītām tad nomainīs. Eļas filtrs jau arī mums ir nomainījis, tā kā tūtām nolaidīs. Palikus eļa un gaisa devējs jau paspēja apmainīt pirms. Tā kā nekas tev mums daudz no darba nav palicis, vienīgi varbūt aizsardību, ko vēl padomāsim. Filtriņš vietā. Kā viss kā pienāks no pirkstiņa. Trāpīs, netrāpīs, tāds jautājums. Trāpīs, skaties. Možda pirmo netrāpīs. Ai, garām. Kā izrādījās, šeit nedaudz vairāk ir jāpajauc ārā. Paralēli tur notiek mācību stunda, filtriņu apmainījām. Eļļiņu ielējām, tā kā tu tam saskrojām visu atpakaļ un tad, kas mums paliek, ka principā mums vairs arī nekas nepaliek. Šajā pusē, šajā ziņā viss ir gatavs, tu tam notīram vāku, tas ir aizstāvējies, paceļam mašīnu atpakaļ un tad mēģināsim uzlikt šo ten aizsardzību, kuru diemžēl šai mašīnai nebija. Tā kā samā reziki, viss būs labi. Ar to mēs laikam arī nobeigsim šo sēriju. Tā kā kaut kā šādi. Paldies, kad bijāt ar mums. Ceru, ka jums patika šī sērija, ka mēs nodarbojamies ar BMW. Man arī tas bija interesants skills. Nedaudz viss ir nopietnāk un tā advancētāk nekā Chrysleriem. Tā kā, ja jums vēl ir interesē, ja tomēr vācu tehnika atkal sāka darīt štruntus, rakstiet komentāros. Kā jau vienmēr, vai jums bija interesanti, vai jums patika. Tā kā vēlreiz paldies, ka bijāt ar mums. Mēs noguruši, brauksim tālāk pa darīšanām. Neko tādu baigu mēs šodien nedarījām, protams. Bet, kaut kas jau ir padarīts. Mašīna prasīja mīlestību. Tā kā līdz nākamajai reizei.